Latvijā ir gandrīz 700 vispār izglītojošo skolu, kurās strādā vairāk nekā 21 000 pedagogu. Izprotot nepieciešamību skolēniem sniegt mūsdienīgu, kvalitatīvu un visaptverošu izglītību, arī pedagogi apgūst jaunas zināšanas un darba metodes. Lai sniegtu vērtīgas idejas mācībām dabā un veicinātu skolotāju sadarbību, Latvijas valsts meži ar sadarbības partneriem ik gadu aicina pedagogus piedalīties tālāk izglītības kursos par ilgspējīgu meža apsaimniekošanu. Caur pētījumus mežā mēs skolotājiem un skolēniem gribam parādīt to, ka mežam ir ne tikai kultūras vērtība, ka mežam ir ne tikai ekoloģiskais pienesums, bet ka īstenībā mežs ir mūsu zaļais zelts, bet zaļais zelts tieši ekonomiskā nozīmē. Ja mēs runājam no pētījums mežā viedokļa, tad tie divi lielie sasniedzamie rezultāti, kas mums ir ļoti nozīmīgi, ir, protams, skolas stāsts par to, ka mums ir svarīga pētnieciskā ideja, tātad to, kā parādīt bērniem, kā veikt īstu pētījumu tieši ģeogrāfijā, bioloģijā, piesaistot klāt tieši matemātikas un tehnoloģiju rīkus. Bet otra puse ir ļoti būtiska, ir tā, ka mežam ir ekonomiska nozīme. Mežu ir nepieciešams kopt tieši tāpatās, kā mēs rūpējamies varbūt par saviem mazajiem dārziņiem un puķītēm mājās. Tieši tāpatās jārūpējas par mežu, lai mēs iegūtu to maksimālo vērtību, patiesībā, kura mums varbūt bieži vien grūtos brīžos var dot valsts ekonomikā pienesumu. Tas ir tas, ko mēs bieži vien aizmirstam. Mēs redzam putnus, dzīvniekus un vispārējo, bet mums ir jādomā arī par šīm lietām, kas ir saistītas ar ekonomiskajām lietām. Šodien mēs redzam, kā pētījums mežā notiek praktiski. Skolotāji mācās dabā, un arī bērnus mēs aicinām mācīties no dabas, ne tikai no grāmatām. Un šis pētījums mežā ir lielisks pierādījums, ka Skola 2030 projekta ietvaros mums ir izdevies jaunajā izglītības saturā ieviest šo saikni ar reālo dzīvi, arī ar valsts ekonomika, ar tautsaimniecību, tā kā skolotāji darbojas saimnieciskajos mežos, un mums ir uzdevums pētīt koksnes krāju un meža kopšanas ietekmi uz to, cik mums veselīgs, brangs mežs izaugs. Un šis pētījums mežā ir ļoti veiksmīgi iespēja 8. un 9. klasēm strādāt praktiski, darboties gan skolā, gan mežā, un, protams, ļoti svarīgi ir skolotāju sadarbība. Un šeit mēs redzam gan matemātikas skolotājs, gan tehnoloģiju, gan bioloģiju, gan ģeogrāfiju pārstāvēta. Un tas gala mērķis mums, protams, ir, lai šāda mācīšanās prakšu paliktu arvien vairāk un lai skolotāji un bērni mežu uztvertu kā vietu, kur mācīties augt un arī tādu kā paplašinātu savu skolas zaļo klasi. Es uzskatu, ka būt biologam ir tā kā dāvana, jo tā ir iespēja būt dabā ne tikai pašam, bet būt dabā kopā ar bērniem. Un es vienmēr esmu saņēmusi atpakaļ tādu kā atgrieznisko saiti no bērniem, ka tas ir super, ka mēs to nezinājām, ka ārā ir tik labi. Ja, jo patiesībā mūsdienu bērns mežā ne tik bieži nonāk. Man ir grūti tā runāt par dižiem mērķiem, bet es esmu laimīga, ka man ir iespēja ļaut viņiem ieskatīties tā kā pa tādu lodziņu, kur viņi varbūt paši neieskatītos. Es pati dabā jūtos labi un esmu gandarīta, ka viņi jūtas labi. Bērniem patīk ļoti daudz praktiskie darbi. Viņiem patīk, piemēram, mums ir tā, ka ir jāizpēta, kas dotajā laukumā ir atrodams. Un tad viņi zīmē, nosaka, kas tas ir par dzīvnieku, kas tas ir par augu. Taisni praktiski, tur, kur jādarbojas praktiski, tur bērniem ļoti patīkās. Šeit, jā? 12,8.